Sveicināts klausītāji! Latvijas Valsts Mežzinātnes institūta Silava podkāsts ir raidierakstu sērija par meža nozares aktualitātēm, institūtā veiktajiem jaunākajiem pētījumiem, tajos iegūtajiem rezultātiem, atklājumiem un atziņām. Tās ir sarunas par meža zinātni. Klausies, uzzini un analizē. Sveicināti klausītāji! Šoreiz man ir liels prieks tikties ar meža faunas un medniecības pētniecības virzienu kolēģiem, vadošo pētnieku Jānu Ozoliņu un zinātnisko asistentu Gundagu Doni, lai iepazītos ar viņu veiktajiem pētījumiem par pārnaģiem un to radītajiem bojājumiem mežaudzēm. Labdien! 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 Jānis jau ir pie mums viesojies iepriekšējās epizodēs, kad runājām kopā ar citiem jūsu meža faunas virzienu kolēģiem par to, kā sadzīvot ar lāčiem Latvijā. Bet ar Gundagu tiekamies pirmo reizi. Tāpēc lūkšu tev, Gundag, nedaudz iepazīstināt ar sevi un pastāsti, kāds ir tavs ceļš līdz darbam Silavā. Sveicināti vēlreiz. Jā, mans ceļš ir īstenībā diezgan garš, vai arī patiesībā pat varētu teikt diezgan strauši, jo jau kaut kādā otrajā kursā, kad es studēju Latvijas Universitātes bioloģijas fakultātē, es diezgan skaidri sapratu, ka man interesē tā dzīvā daba un tieši tie dzīvnieki. Un tad bija arī lekcijas, kuras vadīja Jānis Ozoliņš. Man ļoti ieinteresēja, un tad es kaut kā to ceļu pie viņa izlauzu. Tas viss sākās ar kursa darba rakstīšanu par aļņiem Latvijā un par viņu barības bāzi. Un tādā veidā, un tad jau tas pārgāja uz bakalauru un tad uz maģistru. Un tad kaut kādā brīdī, es pat nezinu kā, bet es atrados Silavā. Bet, protams, tas lielā mērā viss pateicoties Jānim Ozoliņam, un ka viņš neatraidīja mani, jo viņam izpatikt nav viegli, bet kaut kas tur strādāju. Tad es esmu un es par to ļoti priecājos. Un cik gadus tu jau strādā Silavā? Vairāk kā 13. Es varu papildināt, ka mēs visi kopā izlauzāmies līdz tai Silavai, jo tāda domu biedru vai interešu biedru grupa mums pastāvēja arī ārpus Silavas. Un nākot no dažādām agrākajām darba vietām, mēs izveidojām to 8 līdz 10 cilvēku grupiņu, kas mēs šobrīd esam, tas meža faunas virziens. Tu jau minēji par aļņiem. Tie pētījumi virzieni ir bijuši lielākoties saistīti ar pārnaģiem šajā laikā, ko tu strādā, vai tomēr tur ir mainījušies uzsvari? Pamatā tas mans virziens, mana interese par šiem pārnaģiem, tieši par šiem brieždzimtas pārnaģiem, aļņiem, briežiem, stirnām, bet es arī, protams, pieslēdzos citos pētījumos, kas noris mūsu virzienā. Tur gan mazāk varbūt ar šo lauka darbiem, bet vairāk datu apstrādi un karšu sagatavošanu, un tādā veidā mēģinu to savu pienesumu dot arī citos projektos. Bet jā, man tas tīkamais virziens ir pārnaģi. Jau pieteikumā klausītājiem minēja, ka šajā reizē runāsim par ļoti aktuālu tēmu, par pārnaģu radītajiem bojājumiem. Varbūt varat pastāstīt, kāpēc būtu svarīgi vērtēt, kāda ir šo pārnaģu, ko jau minēja, tieši brieždzimtas ietekme uz mežsaimniecību. Pārnaģiem viņi tomēr ir meža sastāvdaļa, viņiem mežs ir mājas, tā dzīvotne, un briedim un malnim un tā stirnē viņiem jau nav problēmas ar to dzīvošanu mežā. Viņiem tur viss ir pietiekami, kamēr ir ko ēst, un viss ir labi, bet ir tas otrs aspekts no tā cilvēku, no mežsaimnieka puses raugoties, kad ja to dzīvnieku ir par daudz, ja viņi par daudz noēd, tad veidojās šī konflikta situācija, jo tam dzīvniekam tas nav konflikts, viņš to neuztver kā apgrūtinājumu, ka viņš tur to priedi vai egli vai apsi ir noēdis, bet jā, ja ir par daudz šo bojājumu, tad veidojās tādas nepatīkamas situācijas, un tam dēļ ir svarīgi arī saprast, cik daudz tad ir šo bojājumu, un no tāda viedokļa tad var spriest par to, vai šo dzīvnieku ir par daudz vai par maz, jo ne jau visus dzīvniekus var saskaitīt mežā, un ne visus dzīvniekus arī vajag saskaitīt mežā. Tāpēc ir labi izmantot šos vides dotos indikātorus, un šis bojājuma apjoms var tikt izmantots kā indikators šim dzīvnieku skaitam. Es tā filozofiski papildināšu. Jūs jau abas tikko pieminējāt mežsaimniecību, un bez šaubām, ka meža dzīvnieki, pārnaģi
Un mežs un koka audze tā ir viena ekosistēma, kas ir pastāvējusi daudz ilgāk nekā cilvēks ir ienācis šajā ekosistēmā. Un ja mēs tā pavisam filozofiski raugāmies, tad faktiski jau cilvēks, viņš ir izgājis savu gan bioloģisko, gan to kultūras evolūciju, bet tā bioloģiskā evolūcija lielākoties ir notikusi tādos apstākļos, kas galīgi nelīdzinās mūsu boreālajam mežam. Mēs zinām, ka cilvēks izcelsmes centri ir bijuši kaut kur tālu Āfrikā vai tālajos austrumos, kas ir vairāk savanna nekā mežs. Un ar šo bioloģisko pieredzi un sajūtām cilvēks ir caur visu ledus laikmetu rūdījumu nonācis līdz tai boreālai meža zonai kopā ar tiem pārnaģiem. Un cilvēkam tas mežs reizē ir gan resurss, kur viņš iegūst koksni un medī pārnaģus, gan reizē arī tāda ekosistēma, no kuras viņš kaut kādā veidā centies visu laiku atbrīvoties, veidojot sev lauksaimniecības zemi. Un tad faktiski tie pārnaģi ir nonākuši tādā ķilnieka lomā starp cilvēku interesēm un tām bioloģiskajām, ekoloģiskajām vajadzībām, kādas pieprasa viņu vide, kas tomēr savukārt ir mežs, īpaši runājot par alni. Es labprāt gribētu turpināt šo filozofisko domu, bet es domāju, ka klausītāji gan jau arī gribētu saprast, kā pēdējos gados ir mainījusies šo sugu populācija, un tad attiecīgi, kāpēc ir tas pārnaģu skaita pieaugums vai samazinājums tām konkrētajām sugām? Pārnaģu skaitu jau ietekmē ļoti daudz faktori, gan klimatiskie faktori, gan biotiskie, abiotiskie. Piemēram, stirnu populācija ir ārkārtīgi jutīga uz klimatiskajiem faktoriem. Ja atceramies, 2009. 11. gadā bija ļoti bargas ziemas ar ļoti lielu sniega sagas biezumu, kad uznāca vēl sērsna un stirnas netika klātī pie šiem sīkrūmiem, kas ir ārkārtīgi svarīga barības bāze ziemā, un arī pārvietošanās bija ļoti grūta, un šī stirnu populācija ļoti saruka dramatiski. Tātad šie klimatiskie apstākļi ir tas, kas ietekmē šo populāciju, barības bāze pieejamā un arī, protams, medības, kā jau Jānis minēja. Medību tradīcijas attiecībā uz šo dzīvnieku medīšanu ir ļoti spēcīgas Latvijā, un ar medībām ļoti šos populācijas var ietekmēt. Tad vai audzē buļļus vai audzē govis, tad attiecīgi tur populācija var vairāk samazināties, vairāk palielināties. Visi šie faktori tad ietekmē. Kas tad notiek ar šo populāciju? Es teiktu tā, ka tie trīs galvenie virzītāji spēki, kas šobrīd rada to izaicinājumu, kā medības savienot ar mežsaimniecību. Viens ir lauksaimniecība, jo lauksaimniecība ļoti dramatiski ietekmē arī meža dzīvnieku populācijas, jo tā ir papildus barība, papildus tās ekotons, mežmalas efekts un tā tālāk. Otrs ir meža koksnes resursu izmantošana, kas izmainījusi ir meža audžu vecuma struktūru. Un trešais ir mūsu vēlme tomēr arī šajos apstākļos ne tikai izmantot tos sausos nepieciešamos resursus, pārtikas un koksnes ieguvēji, bet arī drusku atsvaidzināt savu ikdienu un doties medībās. Tā kā visi tie trīs faktori ir tie, kas ir kaut kādā veidā jāvada, bet vispirms, lai vadītu, ir jāizpēta. Un ar to mēs arī nodarbojamies. Varbūt tad arī varat uzreiz pastāstīt, kādi tad ir tie bojājumi, ko rada šie pārnaģi, un tad kas ir tas, kas no mežsaimniecības viedokļa varbūt ir tas negatīvi vērtējamie postījumi, tā varētu teikt pat. Jā, alnes, briedis, stirna, viņi barojoties var vienkārši, piemēram, koka augam nokost sānu dzinumus. Tas neietekmē neko būtiski šo koku augšanu tālāk. Protams, ja, piemēram, priedē tiek ļoti daudz apkosti, lielā intensitātē šie sānu dzinumi vairāk kā 80%, tad tas samazina šo koka spēju fotosintezēt un, protams, var būt mazāks pieaugums tam kokam. Ja tiek bojāti galotnes dzinumi, tad tiek ietekmēta šī koka augšana garumā. Ja tiek mizot stumbra miza, tad tiek ietekmēta augšana
resnumā. Bet šie te bojājumi, sevišķi eglei, mizas bojājumi ir kā vaļējas brūces, un kas veicina, piemēram, citas jau sekundāras norises, kā piemēram dažādu patogēno sēņu, sporu iekļūšanu koksnē un tālāku bojājumu veidošanos. Stumbra bojājumi tālāk arī veicina to, ka tad samazinās stumbra un koka vispār dzīvības procesi, un ar laiku samazinās izturība, samazinās vēja noturība, kad pēc kaut kāda laika veidojās šie sausie sāni, tad var lielākās vētrās nolūst, vai arī pie kaut kādiem ziemā smagākiem sniega apstākļiem var nolūst. Tie bojājumi ir ar paliekošām sekām. Priedē, piemēram, kā jau kad brūce ir, viņu mēģina aizaudzēt, bet sekas ir ilglaicīgas. Man gribētos, lai jūs vairāk pastāstat to ikdienu. Es zinu, cik tas ir grūts darbs, tā bojājuma apzināšana, bet varbūt izstāstiet klausītājiem šo zinātnieku lauka darba pusi. Kā notiek tā vērtēšana mežā un kad jūs to darat? Patiesībā tagad ir īstais brīdis, un sezona jau gandrīz jau var teikt ir noslēgusies. Pēc metodikas ir tā, ka pēc sniega nokušanas, bet līdz pilnīgai veģetācijas saplaukšanai, tad ir jābrauc mežā monitoringā atlasītajām audzēm. Pēc metodikas ir tā, ka mēs apsekojam priežu, egļu un apšu audzes. Apšu un priežu audzes ir vecumā līdz 20 gadiem, egļu audzes ir vecumā līdz 40 gadiem. Un tagad braucam uz audzi, tad mums ir tur apļveida parauglaukumi, konkrēta skaita un noteiktā izvietojumā. Un tad parauglaukumos mēs novērtējam šīs jaunaudzes valdošās sugas kociņu stāvokli. Ir šīs 5 vērtējuma kategorijas, vai tas kociņš ir nebojāts, vai viņš ir viegli bojāts, vai stipri bojāts, iznīcināts, vai arī koks ir, piemēram, nokaltis dēļ iepriekšējos gados gūtajiem bojājumiem. Un piebilde, ka mēs vērtējam katru gadu šos svaigos bojājumus, kas ir radušies ziemā. Tad vēl bez šiem kokaugu bojājumiem mēs novērtējam arī, kas vēl šajā audzē aug, piemēram, kas aug pamežā, jo pārneģiem ļoti garšo krūkļi, kārkli, pīlāģi. Un tad mēs novērtējam šo kociņu klātbūtni, arī novērtējam kociņu garumu, jo arī tam var būt nozīme, kādi veidojās audzes bojājums. Tad vēl tas pats būtiskākais, vai viens no būtiskajiem rādītājiem, ko mēs skatāmies, mēs skaitām arī pārneģu ekskrementu kaudzītes. Pēc šīm ekskrementu kaudzītēm mēs varam pateikt, kāda suga ir bijusi tur ziemas laikā. Un mēs alnim un staltbriedim varam novērtēt arī dzimumu un arī vecumu. Respektīvi, vai tas pieaugušais, vai tas ir juvenīlais, tā kā pērnais teļš. Var noteikt, vai tas ir būlis vai govs. Pēc ekskrementu formas stirnām dalam vienkārši stirna, bez kādas sīkākas gradācijas, bet šīs ekskrementu kaudzītes tiek izmantotas nevis, lai aprēķinātu precīzu dzīvnieku skaitu, bet gan kā blīvuma indeks. Jo, ja mēs gadu no gada apsekojam konkrētās audzes, tad mēs varam sekot līdzi, vai šogad šo dzīvnieku tur ir vairāk vai mazāk, kā ir mainījies tas. Bet viņš ir tiešām nevis kā konkrēts dzīvnieku skaits, bet kā blīvuma rādītājs, kā indeks. Un tas, jāsaka, nav tikai mums Silavā tā izmantojam, bet arī citās valstīs citi kolēģi arī izmanto šos ekskrementu kaudzīšu rādītājus kā salīdzinājumam, kā blīvuma indeksa rādītājus. Tas tāds labs parametrs, ko var viegli iegūt. Un tā ikdiena ir tāda, kad izskrien tās audzes, priecājās, ja kaut ko var atrast un ja kaut ko var ieraudzīt. Un tagad ir tas pats epicentrs tām lauka aktivitātēm. Es vēl varu pie šā te piebilst, ka ļoti svarīgi ir saprast, ka tā pārneģu klātbūtne šādā veidā tiek pētīta tieši tajās jaunaudzēs, kur ir vai nav tie bojājumi. Un tas ir ļoti svarīgi, un to dažkārt runājot ar mežsaimniekiem, ne visi var saprast, ka mēs nebūtu nesaskaitām visus pārneģu populāciju pilnā apjomā, viņu skaitu vai arī tos blīvuma rādītājus, bet tieši viņu klātbūtni ziemas un pavasara laikā tajās vietās,
kur mēs arī novērtējam tos bojājumus. Tas ir ļoti svarīgi piebilde. Un tad par to darba sarežģītību un to grūtumu es teiktu, ka to visu atsver tas, ka tas notiek šajā brīnišķīgajā laikā, kad ir pavasaris, kad ir putnu dziesmas, kad diena ar katru nedēļu kļūst garāka, būtībā ar katru diennakti. Bet es vēl gribu pieminēt, ka bojājumus ir skaitījuši jau daudzas paaudzes mežsaimnieki pirms mums un droši vien vērtēs arī pēc mums. Bet mēs esam izgājuši tādu diezgan augsta līmeņa skolu saistībā ar dzīvnieku barošanos mežā, ko pirms mums ir iesācis Arvīds Priedītis. Šī metodika diezgan krasi atšķirās no tā, ka tā notika vasaras beigās, karstumā, lapotā stāvoklī ar visiem dunduriem, vēl joprojām odiem, briežu mušām. Un tad tas darbs rudens virzienā nebija tik optimistisks un bija daudz grūtāks. Pēc tās metodikas mēs vērtējām ne tik daudz to saimnieciski vērtīgo, kaut gan arī tur bija bērzu apkodumi, un tur, protams, bija ozolu un ošu apkodumi, arī jaunaudzēs, bet tieši to pameža noslogojumu pakāpi. Kādu daļu no pameža vasaras laikā briežu dzimtas dzīvnieki ir izmantojuši, un Arvīds Priedītis to ļoti pamatot saistīja ar risku, kāds var notikt attiecībā uz skujkoku bojājumiem ziemā. Respektīvi, jo lielāku daļu no barības resursiem, un tie pamatā lapkoku barības resursi, dažādi krūmāji arī brieži jau patērē vasaras laikā, veģetācijas periodā, jo lielāks risks ir, ka ziemā notiks skujkoku bojājumi un līdz ar to cietīs daudz vērtīgāks mežaudzes. Ņemot vērā, ka tas vēl ir ilglaicīgi, tas notiek katru gadu, varbūt varat padalīties, kādas ir tās galvenās pētījuma atziņas, vai šie dati vispār palīdz meža apsaimniekotājiem pieņemt kaut kādus tālākus lēmumus viņu saimnieciskajā darbībā? Nu jā, rekomendācijas, tas ir tāds skutelīgs jautājums, bet atziņas gan ir tādas, ka, piemēram, vēl viena lieta, ko mēs darām, kad veicam šos te lauka darbus, mēs novērtējam, vai jaunaudze ir svaigi kopta vai nav kopta. Tātad, vai ir kaut kāda šī saimnieciskā darbība veikta. Un tas, kas lielā vairumā nāk laukā no datiem, ka, ja audze ir rudenī vai tagad ziemā izkopta, tad viņā diezgan droši, ka būs daudz svaigu bojājumu. Respektīvi, kad šie dzīvnieki šajā svaigi izkoptajā audzē tos atstātos kokus būs nobojājuši. Un neskatoties uz to, ka pat izkoptais materiāls ir atstāts tā, ka pētniekam ir klupdamam, krisdamam jābrien cauri šai audzei, bet dzīvniekiem lielākoties tas nav sagādājis problēmas. Viņi vienalga ar savām slaidajām kājām tur ir izbriduši cauri un tikuši pie tās, piemēram, apses klātī. Man bija viens tāds uzskatāms piemērs Neretas pusē, arī apšu audze, kas bija izkopta, bet tas kādus 5 gadus atpakaļ. Es tiešām tur pēros cauri ļoti, ļoti smagi tai audzei. Liela daļa koku bija bojāti, un tagad šo audzi apsakojot atkārtoti, svaigo bojājumu pēc tam ir bijis minimāli, bet tagad ir ļoti daudz, īpaši šogad, ļoti daudz kociņu, kas ir šajās vecajās bojājuma vietās nolūzuši un aizgājuši bojā. Un tā, kad tādu stāvošu, veselu koku tur ir ļoti maz palicis. Tāda bēdīga pieredze. Tā ka ar to kopšanu ļoti, ļoti pat uzmanīgi ir jābūt. Tas pat kaut kā atsaucas ar Jāņa iepriekš teikto, kad ja rudenī jau redz, ka viss ir noēsts, tad ziemā skaidrs, ka ēdīs arī tās saimnieces. Ja vēl izkopi, tad kur tad tam dzīvniekam? Vēl jau mazāk paliek tās barības. Ēst, Tad tāds neviennozīmīgs jautājums ir tā lauksaimniecības kultūra, jo sevišķi ziemā ietekme. Mēs arī vēl tā pilnīgi droši nevaram apgalvot, kādā attālumā no ziemāja lauka tieši pastāv lielāks risks, ka notiks postījumi mežā, jo no vienas puses tā papildus lauksaimniecības barība ir kā atslogo, jo vēders ir tik liels, cik ir. Un, ja tas briedis ir paēdis uz lauka, tad varētu likties, ka viņam mazāk tās barības vajag. Bet tai pašā laikā tā barības kvalitāte ļoti atšķirās, un tās kokšķiedras ir arī vajadzīgas tīri fizioloģiski, gremošanas procesam un tā tālāk.
Tā kā pastāv tāda bīstamā zona, kā jūs teicat, nevar pateikt, cik viņa kurā gadījumā ir dziļa tajā mežā, bet kurā pie lauksaimniecības zemes tie postījumi ir lielāki. Mums bija arī viens pētījums, kurā tad izmantojām arī šos jaunaudžu bojājumu datus. Un tieši likām uz kartes un ņēmām arī klāti informāciju par lauksaimniecības zemēm un skatījāmies, kā mūsu monitoringa audzes, cik lielā attālumā atrodas no lauksaimniecības zemēm un kā tas sajiet kopā ar šo bojājumu intensitāti. Un tā arī bija, ka jo tuvāk viņas atradās šai lauksaimniecības zemē, jo viņas bija ar lielākiem bojājumiem nekā tās, kas atradās tālāk. Bet jautājums ir par tālumu. To robežu mums neizdevās vēl noteikt, kas tad ir tā kritiskā robeža. Iespējams, ka viņš katrā mežā ir drusku savādāk, ka viņi kaut kā eksperimentāli jāuztausta. Jā, atkarībā vēl no tiem varbūt citiem ainavas elementiem. Un vēl izmantojām arī informāciju par medījamo dzīvnieku piebarošanas vietām. Skatījāmies, kā tiek bojātas šīs jaunaudzes atkarībā no attāluma līdz barotavām. Un arī uzrādījās, ka jo tuvāk šai piebarošanas vietai, jo audze ir ar lielākiem bojājumiem nekā tās, kas atrodas tālāk. Tā kad it kā teorijā pastāv doma, ka barotavas var arī atslogot šīs audzes no bojājumiem, bet datu analīze un tie rezultāti īsti neapstiprina šo hipotēzi. Drīzāk, ka dzīvnieki tiek vairāk piesaistīti tai konkrētai vietai, un kāpēc iet tālu, ja turpat blakus vēl var gardi panašķēties jaunaudzēs. Jo tas, ko arī visu laiku mēs runājam šajā sarunā cauri, ir, ka tas lielākais uzsvers ir uz bojājumiem jaunaudzēs. Jo tad, kad koks aug lielāks, tad tā mīza vairs nav tik mīksta un garšīga, un tad jau dzīvnieku pēnaģiem zūd tā interese. Tā kā lielā sāpe ir tieši tās jaunaudzes, pareizi? Tieši tā. Tad, kā jau minēju, mums ir audzes vecumā līdz 20 gadiem. Es tagad runāšu par priežu audzēm, jo tā ir tā viena no jūtīgākajām sugām. Respektīvi, tās audzes, kas ir līdz kaut kādi 3-4 metri augstumā, viņām ir vairāk šo bojājumu nekā audzēm, kas ir augstākiem kokiem. Bet, ja, piemēram, paskatās uz ekskrementu kaudzīšu skaitu, kas ir šajās audzēs, tad nevienmēr tajās zemākajās audzēs ekskrementu kaudzīšu ir vairāk nekā tajās augstākajās. Un tas, kas izskatās, ka šīs vecākās priežu jaunaudzes, viņas kalpo kā tāds patvērums un kā tāda atpūtas vieta. Jo ir bijis tā, ka apsakojam priežu jaunaudzi, kura vairs nav ar svaigiem bojājumiem, bet ekskrementu kaudzīšu skaits un sugu daudzveidība ir vienkārši apbrīnojama, kā tādā mācību grāmatā. Tur ir alnis, tur ir briedis, turpat blakus un turpat tālāk ir stirna. Bet, protams, bojājumi nav, bet viņai priežu audze ar to brīnišķīgo, piemēram, sīkrumu stāvu, kas ir apakšā. Viņām ir tur ļoti, ļoti patīkami atrasties. Viņam tā kā tāds patvērums un diendusas un ēnas tāda vieta. Bet baroties viņas iet vairāk tad uz šīm jaunākajām jaunaudzēm, mazākajām augstuma ziņā audzēm, bet pēc tam iet atpakaļ uz lielākām audzēm. Es jau ļoti labi pasaku, ka dzīvnieki uzturas visur, jo viņiem katrā vietā, atkarībā no vecuma un no tā, kādas tur ir tie elementi tajā audzē, viņam tur ir tā vieta, kur paslēpties, kur paēst. Jūs jau iepriekš minējāt arī par to, ko dara kolēģi citvietā Eiropā un arī izmanto šādus blīvumus. Varbūt varat pastāstīt, kāda ir tā sadarbība ar citu valstu zinātniekiem šajā pētījuma virzienā, vai arī citi brauc un skatās, kā Latvijā šo dara, vai varbūt citur nav šādas problēmas? Problēmas ar pārneģiem ir visur, un tas, ka to dzīvnieku blīvums ir augsts un arī skaits ir liels. Tas nav tikai pie mums Latvijā. Šī sadarbība vairāk ir tādā veidā, kad informācijas apmaiņa, varbūt ne tik daudz projektu līmenī, bet tīri kā informācijas apmaiņa, tās labās prakses aizgūšana, kā tad ar šiem datiem, ko darīt, ko vēl varētu paskatīties. Tā jauki iedvesmojāmies no Zviedrijā veikta pētījuma par barības sastāvu noteikšanu caur ekskrementu analīzi.
Tad, jā, mēs arī uzrunājām mūsu ģenētiķus, un viņi, protams, ir ļoti jaudīgi un atsaucīgi, un arī veicām šos pārneģu ekskrementu analīzes, un arī noskaidrojām, kādu grupu augi no kādām dzimtām tad dominē barības sastāvā, un bija arī tādi interesanti, kas arī sakrita ar šiem skandināvu pētījumiem, kad arī ļoti daudz barībā ziemas laikā tieši tiek patērēti ēriku dzimtas augi, un ēriku dzimtas augi ir virši, brūklenes, mellenes, visi tā teikt sīkrūmi, un tie ir ļoti būtiski arī ziemā, ne tikai stirnām, bet arī stalbriežiem un aļņiem, un tā ir tā meža tā zona, kur barības interese saskarās, un tālāk jau tad seko lapu koki un arī šie te skuju koki. Bet jā, primāri ir zemākais stāvs. Jā. Varbūt jāpiemina tā kopīgā atziņa, kas mūs arī vieno ar kolēģiem citās valstīs, vismaz ar daļu kolēģu. Mūsdienās ir diezgan neauglīgi uzstādīt kaut kādus normatīvus. Pieņemsim, ka šajā mežā, šajā platībā drīkst būt tik un tik briežu, tik un tik aļņu vai tik un tik stirnu. Šādu normatīvu uzstādīšanu teorētiski, protams, var notikt, bet viņus izpildīt, realizēt dzīvē, nevienā valstī vēl nav izdevies. Tāpēc ierosinot arī vietējos meža apsaimniekotājus un medniekus vairāk raudzīties tā saucamā adaptīvā pārvaldības principa virzienā nekā normatīvu uzstādīšanas principu. Normatīvu patīk ierēdņiem. Un savukārt izpildītāji ir ļoti viltīgi apgūši, kā īstenot normatīvu izpildu uz papīra, bet reālajā dzīvē tā normatīva izpilde vai nu nav notikusi, vai viņa nekādā veidā nav uzlabojusi meža kultūra aizsardzības situāciju. Bet, kā jau Gundega te plaši stāstīja, izmantojot dažādus indikātorus, kas konkrētajā vietā un operatīvi uzrāda, vai šajā vietā dzīvnieki ir pa daudz, vai viņiem barības pa maz, vai tur būtu jāmedī viena dzimuma vecuma vai cita dzimuma vecuma brieži. Šāda informācija palīdz daudz vairāk un ļauj īstenot to mērķi, lai postījumi būtu pēc iespējas mazāk un arī medību iespējas būtu pēc iespējas vairāk un plašāks. Tas skatījums, ko mums daudz ir palīdzējuši tieši ārvalstu kolēģi, pie kā nonākt pie šī uzskata. Un kāda varbūt ir tā sadarbība ar meža apsaimniekotājiem, ar medniekiem? Viņi nāk pie zinātniekiem, lūdz padomus vai kaut kādas metodes, kā labāk darīt un rīkoties? Sūdzēties jau īpaši nevar. Tajā pašā laikā viņi neaizmirst arī mūs pakritizēt, protams, jo nevienmēr mēs varam tā ar karoti mutē ieliet tieši to nepieciešamo, ko varbūt no mums vēlas. Jo zinātniskā darbība ir ar savu specifiku, ka to rezultātu tā uzreiz nevar ne saskatīt, ne arī īstenot praksē. Tā kā iet dažādi, bet kopumā jāsaka, ka interesi ir no abām pusēm, gan no mežsaimniekiem, gan no medniekiem. Varbūt variet arī ieskicēt par to, vai pētījumos parādās un varat dot jau kādas rekomendācijas par to, kādi ir tie efektīvākie veidi, kā samazināt pārneģu radītos postījumus, jo ir pieejami dažādi veidi. Cilvēki noteikti ir redzējuši jaunaudzēs priedītēm baltas galotnes, kas ir jau arī tie aizsardzības veidi. Viens no, vai piemēram, tās pašas caurules ap stumbriem, jūs varbūt varat dot tādu pārskatu par šo, un vai tas palīdz? Viens komentārs, ko es varu teikt, ka kamēr mēs apsekojam jaunaudzes, un šie aizsardzības pasākumi pārsvarā tiek veikti priežu jaunaudzēs, tad ir palielinājies šo aizsargāto jaunaudžu skaits. Tātad mežsaimnieks veic šos jaunaudžu aizsardzību arvien intensīvāk. Ir tā, ka aizsardzības pasākumi strādā, bet, protams, ja ir piemēram aplikta stumbru spirāle, viņa pasargā pret mizas bojājumiem, bet viņa nepasargā pret stumbra laušanu. Tātad šo stumbru vienalga dzīvnieks var nolaust, un tad kociņš aiziet bojā tādā veidā.
pēdējā laikā ļoti daudz ir aizsargāti koki ar triko, kas ir arī tāds gaišs stūbains. Tas vizuāli izskatās kā tāds stūbains, tas stumbrs. Un liekas, ka palīdz lielākoties, bet ir nācies redzēt arī, ka tomēr tas dzīvnieks ir mēģinājis saprast, kas tas ir ar to priežu stumbru tagad noticies un ir ielaidis tos zobus iekšā, bet neko vairāk arī tur nav darījis. Bet te jau pirmkārtām ir arī tas, ka, ja ir šis dzīvnieku skaits ļoti liels, tad šie aizsardzības pasākumi kādā brīdī var zaudēt savu efektivitāti. Un, kā ir dzirdēts, ka smējās, kad labākā aizsardzība ir bise. Jā, jo ir lokāli tas pārnaģu blīvums reizēm tiešām vērtējums kā pārmērīgs. Tad tie aizsardzības pasākumi vairs nav efektīvi, un to varētu teikt arī tad, kad tā ir velti šķiesti līdzekļi. Vispirms ir jātiek galā ar populācijas blīvumu un dzimumu vecumu struktūru, un tad var ķerties pie aizsardzības pasākumiem. Un tad varbūt par jūsu prognozēm nākamajiem, turpmākajiem gadiem saistībā ar pārnaģu populācijas dinamiku un to radītajiem bojājumiem jaunaudzēs. Kā jūs uz to skatāties? Tas tā, man liekas, diezgan neprognozējams. Jo, piemēram, tagadiņās skatoties uz šo sezonu, ziema bija diezgan viegla, bez izteiktas sniega segas vai bez izteikti ilgstošas sniega segas. Un esot jaunaudzēs, kur ir būts jau gadu no gada, es neteiktu, ka ir ļoti mazāk šo bojājumu, lai gan varētu likties, ka ja nav bijusi tik izteikti daudz sniega, kad tātad šiem dzīvniekiem nav bijušas īpašas problēmas ar barības ieguvi, bet tāpatām šo jaunaužu bojājumu ir. Un tajā pat laikā, kas ir interesanti, varbūt ir vietas, kur liekas, ka jaunaudzēs ir bišķiņ mazāk kā iepriekš šo ekskrementu skaits, pēc sajūtām. Bet ir, piemēram, audzes, kur iepriekš nav bijis, bet šogad ir, piemēram, staltbrieži, kas ir tāds, šeit ir parādījusies jauna suga. Bet tā sajūtai, ka ir mazāk šo ekskrementu, varbūt arī par iemeslu tas, ka nebija šīs ziemas tik kārtīgas, ka tie dzīvnieki ir bijuši izplatīti plašāk. Viņi nav ierobežoti savā pārvietošanās spējā un barības piekļuvē. Bet, ja runājam tā globālāk, tas ir jāskatās, kas notiksies ar šīm populācijām, jo skatoties uz tām līknēm, kas ir valsts meža dienestā attiecībā uz pārnaģiem, kad tas skaits ir lejupējošs, bet jācer, ka tie dati ir uzticami. Un pēc teorijas vides reakcijai uz to samazināto ēdāju daudzumu, viņai jābūt ar nobīdi laikā. Nebūs tā, ka šajā sezonā ir mazāk dzīvnieku, nākamajā sezonā mums jau būs mazāk bojājumu. Tur vajag vairāk laika, jo tas ir ekoloģijas, tas viens no pamatprincipiem, kad ir laika nobīdes visiem notikumiem. Iespējams, ja šo ēdāju paliek mazāk pēc kādiem gadiem, arī šis bojājuma apjoms samazināsies, svaigo bojājuma apjoms, bet šī ietekme uz to mežaudzi jau ir vēsturiski, jau tagad veidojās, viņa veidojās vakar un aizvakar. Svarīgi būtu nedzīvot tādās ilūzijās, ka dabā ir tas ideālais līdzsvars, kuru var atrisināt, un tad viņš turpināsies bez kaut kādas piepūles. Atgriežoties pie tā sākuma sarunas filozofijas, ka kamēr cilvēkiem vajadzēs iegūt pārtiku ar lauksaimniecību un koksni mežā, šīs vajadzības prognozējums tomēr ir tikai augošas, un mēs visi vēlamies, lai tās būtu augošas, nevis vienreiz apstātos. Tāda ideāla līdzsvara nav, bet ir vajadzīga gudrība, tas, ko mēs sakam, viedums un izpratne, kā rīkoties katrā konkrētajā situācijā un katrā konkrētajā vietā lokāli. Tādas gatavas formulas, kad pataisīsim pasauli ideālu, uz to nevajadzētu cerēt daudz. Jā, un tas, ko es gribēju vēl papildināt, pieķēros pie tava vārda lokāli, jo ir dzirdēts, ka, piemēram, bija problēmas ar aļņiem kādā konkrētajā teritorijā, un tad mednieki strādā, lai tā kā samazinātu šo aļņu skaitu.
Bet ir jau jāpatur prātā, ka brīva vieta nepastāv. Ja tur nebūs alnis, tur ienāks briedis un stirna, piemēram. Vai otrādāk, ja tur nebūs briedis, tad tur ienāks alnis. Jā, ja ir tas mērķis samazināt, ja kaut kādu to līdzsvaru atrast, tad ir jāpatur prātā šo briežu dzimtas pārnedzi kā tādu lielu vienumu, kas ietver gan to stirnu, gan to stalbriedi, gan to alni. Protams, tad ir jāizdomā tam medniekam kādā proporcijā, tad kuru sugu, cik daudz, ko vairāk, ko mazāk. Tas jau tad ir jāizlemj viņiem. Bet vēl kas ir ļoti svarīgi, medniekiem sadarboties ne tikai savu iecirkņa, sava kolektīva robežās, bet arī ar blakus kolektīviem, plānot šo sugu apsaimniekošanu kaut kā plašāk. Un ar zemju īpašniekiem galvenais, jo mednieki vairumā gadījumu tomēr nav zemju īpašnieki, un tā sadarbība ir ļoti svarīga. Jā, vairāk uz šo runāšanu un sadarbību un vienam otru saprast, jo mežsaimniekam būtu jāsaprot arī mednieks, viņa interese, viņa piekoptās tradīcijas, un medniekam būtu feini arī saprast to mežsaimnieku, kurš grib to priedi izaudzēt. Un to lauksaimnieku, kas un tur pat blakus arī vēl grib izdzīvot. Varbūt varat ieskicēt arī par nākotni. Es saprotu, monitorings ir ilglaicīgs pētījuma virziens, kas domāju, ka turpināsies, vai ir vēl kaut kādas lietas, kas saistībā ar pārnedžiem ir jums jau iesāktas vai plānojat? Viens aktuāls jautājums, ko saņēmām šogad vienā sarunā no mežsaimniekiem, kāpēc monitoringā nav iekļauts bērs, jo arī bērzu bojā. Jāmin, ka monitorings ir uzsākts vairāk kā pirms 10 gadiem, un tad bērza bojājumi vēl nebija aktuāli. Tad tiešām bija šie apšu audzes, egļu un priežu audzes aktuālas. Tagad mēs par to bērzu tā kā piedomājam, jo patiesībā arī ejot uz šīm mūsu jaunaudžu bojājumu audzēm, ir tā, ja tur piemistrojumā ir piemēram bērs, tad ir šur tur, kur tiešām to bērzu arī stumbru. Šie pārnedži ir nolauzuši un šos galotnes dzinumus, zarus ir ēduši. Un kamēr viņš tāds pavisam zems, ne tik viegli pat var konstatēt to daudzumu, cik patiesībā no viņa ir noēsts. Jo atgriežoties pie Arvīda Priedīša teorijas, tad daži apkodumi vasaras laikā tiek pilnībā kompensēti un varbūt galā pat neskādē tam kociņam. Bet ja tie apkodumi jau ir 4, 5, 6, 7, 8, tad beigās tas kociņš vairs nespēja augt vienkārši. Un otra lieta ir uzrunājuši iesaistīties, ja tā varētu teikt, tad aļņu migrācijas pārobežu pārvietošanās jautājums, kas ir tikko sācies Interreg projekts, un Silava arī tur ir partneris, kur ir iecerēts diezgan salīdzinoši lielam skaitam aļņu uzlikt satelītu apkakles. Tas respektīvi mēs ceram, ka datoru ekrānos varēsim redzēt šo individu pārvietošanos un tieši tajā starprobežu teritorijā starp Igaunijas dienvidiem un Latvijas ziemeļiem. Tā kā tas tāds interesants pētījums, kas jācer, ka izdosies tuvākajos 3 gados. Jā, un viņš arī dos informāciju tieši tā par to, cik liels tas home range, mēs runājam tādā nelatviskā terminoloģijā, bet šī dzīvotne, cik liela ir šim dzīvniekam, jo tas, ko Latvijā jau runājam attiecībā uz medību, iecirkņu lielumiem un šiem teritorija, kurā tad var medīt alni, ir tie 5000 hektāru. Un tad jautājums, tas būtu viens no tādiem pamatojumiem, vai tie 5000 ir atbilstoši, vai varbūt alnim tomēr vajag lielāku šo teritoriju. Te pašā Zviedrijā tās aļņu apsaimniekošanas teritoriālās vienības ir daudz lielākas, laikam 200,000 kvadrātkilometru pat. Izklausās ļoti interesanti. Un es ļoti ceru, ka tad, kad būs jau kaut kādi nākamie rezultāti, tad atkal varēsim tikties uz kādu sarunu. Šoreiz es teikšu paldies par ļoti interesantu un informācijas bagātu epizodi un veiksmi darbos, un tad uz tikšanos!